kas ir child tēma un kāpēc bez tās tavu lapu var sabrukt pēc atjauninājumiem. Tu uzspied update savai WordPress tēmai, un pēc update pazuda krāsas, funkcionalitāte un citas lietas. Apsveicu, tik jau iemācījies, kāpēc tavai mājaslapai nepieciešama child tēma. Iedomājies, ka galvenā dizaina tēma ir kā mājas projekts. Arhitekts tev ir atsūtījis versiju, tu veic viņā savus papildinājumus, bet tajā brīdī, kad arhitekts atsūta jaunāko versiju, tavi visi papildinājumi tiek nonesti nost un paliek tikai arhitekta. Child tēma šajā gadījumā ir kāda caurspīdīga plēve. Tu veic uzlabojumus savā projektā, bet, kad arhitekts atnāk ar savu jauno šo projektu, tad tavējie pieraksti nav pazuduši. Kāpēc ir droši izmantot child tēmu? Jo, kad tavai galvenajai tēmai atnāk drošības atjauninājumi, tad tu droši vari spiest atjaunināt un atjaunosies tikai bāzes versija. Bet visi labojumi, ko tu esi veicis child tēmā, kas ir jauni, teiksim, dizaina kaut kāda labojuma, funkcionalitāte, vēl kaut kas, atjaunosies tikai bāzes versija un visi tavējie uzlabojumi paliks. Lapas būvēšana bez child tēmas ir tas pats, kas mājas būvēšana bez pamatiem. Gribu uzzināt, vai tavas mājaslapa ir drošībā? Sazinies ar e-commerce aģentūru e-commerce.lv un piesakies bezmaksas konsultācijai.